Šeit Muzikālās bankas viesistabā esmu satikusi dažus no Muzikālās bankas šī gada padomniekiem. Viens no tiem ir bargais kritiķis un daudzi no viņa baidās. Tas ir vokālais pedagogs Edgars Kramiņš. Viņš jau priecīgs smaida, kad nosauc par bargo. Kāds vispār kopējais līmenis šogad Muzikālajā bankā? Man ir diezgan grūti salīdzināt, bet es teiktu, ka pastoties iepriekšējos gados, kas ir bijis, man liekas, ka ir kaut kāda ļoti nopietna izaugsme. Man patīk, ka ir Muzikālā bankā pop un roka aptauja atbrīvojusies no šlāgera, kam ir pilnīgi savs ceļš ejams. Parādās daudz jauni vārdi, parādās daudz. Man kā vokālam pedagogam ir prieks, ka parādās daudz labi vokālisti. Jeb to, ka es redzu, ka cilvēki vokāli izglītojās gan par Petersonu, es to varu teikt, gan par Dukuru, gan arī, protams, par Fominu, kurš turpina kaut ko darīt. To jūt, to vienkārši jūt, ka tur ir kvalitāte, tur ir raudze. Un, protams, ir arī netik veiksmīgi gadījumi, kas vairāk varbūt tā kā manam kolēģi lauciņā, tas ir par to, ka visi uzskata par komponistiem un teksta autoriem. Tas gan man ļoti nepatīk, bet, nu, lai veicās. Ak, šie sapņi, skodītas sola, tīk kā meitenes skūst, runcina acis, paložu sola, un kā iedomas karaiņu. Zemetēns, kur mums var rasties, tavas viltis uz zemes var kūst, tavis nerauti kā jārā no krastiem, elpanāk un saucīs labāk pūst. Pūšu mūžīga maize, es pūšu, tiem, kas laimes un brīvus slāpst. Cirdiet saknes zemirknes Kristušu, arī solas uz sauli grib. Mīru, es visu kaut vēl, samaržu elpas skropstāmas. Gaismu pūkas, kas acīs nesteldē, tāpēc bieži es spēju būt klūs. Tikai nezinu, kā mēnese vīlu, laikam nemīlēt nevar mans sirds, jo ar līmeni kā vēlu un silu, pati zeme caur cīslamā viens. Ak, šie sapņi uz modītes sola, viņi divi kā meitenes skūps, runcim acis, paložu sola, un kā iedomas karaiņu. Paldies par priekšnesumu Edgaram Kramiņam. Bet, nu,